Labvakar! Voilà! Kas tas ir? Tas ir mančīs boks. Un ko viņš šovakar mums ir sagatavojis? Let's see! Voilà! Es kā alla italiano pavāriņo varu pateikt, ka tāds izskatās pēc spaghetti alla carbonara. Šeit mums ir visi sastāvdaļas. Sagriež čiņķi. Malti melnie papari. Čīz. Vienkāršais spaghetti alla carbonara variants ir parasto čīzu, holandas sirsberē. Alla tomato, priekš garnerē, 4 olas. Saldēs krējums, 200 ml, 10%. Viņu liek pie kafijas, bet šeit arī viņu var ielikt, jo tas ir saldēs krējums. And galvenā sastāvdaļa, kāpēc šis nosaukums ir spaghetti, tāpēc, ka tur vajag spaghetti. Šie ir, nav itāļi, tie ir pilngraudu spaghetti, kas nāk no Francijas. Domāsim par veselību. Makarons satur daudz šķietvielu, un tas ir labi jūs spēcinām. Tātad sāksim ar to, kad ieliksim spaghetti vārīties. Mēs esam gatavi otrajai fāzē makaronu vārīšanai. Tātad, kas ir vajadzīgs katls, viņā iekšā ūdeni, kas ir karsts vārāts, un tur jau ir iebērta apmēram 1 ēdamkarota sāls. Olīveļi, lai viņi nesalīd kopā. Un tālāk močiem pašas makaronus. Spaghetti! Un atceramies to, ka makarons jāvār tieši tik ilgi, cik ir uzrakstīts virsū patīts. Šajā gadījumā 8 minūtes. Bet šādi izskatās gatava makaroni. Nedaudz atstāt vēl savā sūnā. Un el dente. Kad pārkožam makaroni jājūt viņam neliels tvirtums iekšā. Un tagad mēs esam gatavi ķerties pie gaisa. Kamēr makaroni vēl karsti, mēs esam gatavi jau nākošai fāzē gaļai. Tas ir jādara ātri. Tātad mums ir sagriezt čiņķis, mazos gabaliņos pagaršojam. Ņem. Pamaz sāli. Tātad pieliekam bišķiņ sāli klāt. Nedaudz. Un jau tagad uzreiz varam piebērt arī melnos piparus, kas ir ļoti svarīgi sastāvdaļa, jo alla carbonara nozīmē pipariņu smēles. Super! Un kopā ar olīveļu mēs esam gatavi doties mazā pie pannas. Aiziet! Jau kādas 4 ēdamkarotes eļas tusē pa pannu. Mēs esam pannu uzsildījuši un ar šo koka karotu un foršu seksīgu atvēzienu mēs močiem iekšā gaļiņu. Klausamies! Tik labi pūta! Kaļa ir gatava. Vajag skatīties un testiņus līdz nelielam mazumam brūnumiņam. Maz brūnumiņš ir. Slēdzam ārā uguni. Un atstājam kaļu, lai viņš nedaudz atdzies. Cool down, motherfucker. Buongiorno, nākošā fāze - mērķu sagatavošana. Mērķu sagatavošanai nepieciešams 4 olas. Precīzāk sakot, 3 olu dzeltenumi un 1 veselu olu. Kā mēs nonākam pie dzeltenumiem, tas ir vienkārši process. Jāpārsiet ola pa vidu, jāsadala 2 daļās un jālej ārā olas baltums, tā lai paliek tikai fucking dzeltenums. Un močiem iekšā. Un pēdējā ola, vienkārši parasta ola. Ola ir sakulta. Šeit viņa dzīvo. Viņa ir tāda nedaudz dzeltenīga. Tādai viņai arī jābūt. Šitā viņa kuļās. Un kad viņa ir sakulta līdz šādai masai, mēs tālāk pielējam nedaudz saldo krējumu. Daudz nevajag. Tāpēc, kad īstajā alla carbonāras receptē nemaz nav saldēts krējums, bet saldēts krējums ir fucking cool, viņš piešķir tādu nedaudz smooth and softy. Šeikarējam kopā. Un tad mans pats patīkamākais mirklis ir pieaugšana.
Sieras arī pēc smalki. Un pēc ieskatiem. Es parasti rēķinos ar šādu mazu bļodiņu, tāpēc, ka I'm a fucking cheese addict. Tā, lai izveidojas vienīga masa. Ļoti skaisti. Kas ir vajadzīgs mērcei? Mērcei ir vajadzīgs gari. Un močiem iekšā mērcei vēl nedaudz karstu, bet ne galīgi karstu. Tātad šķiņķīt olīveļā. Smaigi tur iekrīt iekšā. Smooth and silky. Kā mans mīgs čikitas dupsīts. Un sajaucam kopā šādu masu. Un mēs esam gatavi noslēguma etapam. Hei! Un pats pēdējais un seksīgākais etaps ir pagatavošanas beigas. Izskatās šādi. Visu to masu, ko mēs tur esam sajaukuši, mēs močījam klāt gatavajiem makaroniem. Un viņi savienojas kopā neatvairāmā mīlas aktā. Tieši tā. Es dzirdēju, tas bija maziņš orkestiņš. Un sajaucam kopā ekstra saldēt krējums. Šerp pavārds. Es esmu šerp pavārds, tu esi palīgs. Gracias. Un tātad pieliekam vēl nedaudz saldo krējumu. Tas makarons atdzīvinās. Un viss pārvērtīsies ļoti skaistā maisījumā. Jep. Tieši tā. Jau, maltīte ir gatava. Mēs redzam uz šķīvi ļoti skaistu a la carbonara ar svaigām bazilika lapiņām. Svaigi tomātu un bazilika lapiņu krustojumu salāts. Un tas viss nācis mums ir no ļoti mums svarīgā bazilika kociņa. Un kā tad bez mančīs poks? Labi apskīt, draugi!